Labdien Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Vai tad vajag braukt uz Grieķiju? Mums ir tikpat silts, tikai mums nespird pēc deguma, mums ir zaļš, dārzi pilni, tie, kas strādā. Tie, kas slinko, tiem nekā nav, bet tie jau arī droši vien, ka neko negrib. Tie čīkstētāji. Ja tu darīsi, ja tu strādāsi, tev būs tik, cik tev vajag. Man bija pie manis pirmā ukraiņu ģimene. Jauni cilvēki ar puisīti, kur tagad ir 2 gadu un 2 mēneši. Paskaitiet. Kas nokļūts ar Krieviju Latvijā, ar grūtniecības toksikozi, grūtniecības diabētu un ļoti smagām dzemdībām. No Reizeknes nokļūt Ventspilī. Bērnam ir bailes iekšā. Pieaugušie mēģina par to nedomāt, nerunāt, varētu teikt, mēģina sev arī mierināt. Bet bērns ir vecāks spogulis. Un Dievs nedod kaut ko tādu pārdzīvot, ko viņi, jo tas ir briesmīgi. Un tie, kas tagad brūķē lielu muti, aizveriet viņas. Lai gan man ir kauns par vienu ģimenes ārstu, kur šī māmiņa ar augstu asins spiedienu pēc smagām dzemdībām nokļuva Latvijā, kurš tomēr teica, mēs jau tā pietiekoši daudz zāļu uz Ukrainu sūtām. Droši vien dakteris ir paņēmis pārāk daudz pacientus un netiek galā ar to. Viņam vajadzētu atvaļinājumu. Vai psihologu? Jā, dakteriem arī vajag psihologu. Tāda paša cilvēka kā visi citi. Un par to, kas šodien notiek Ukrainā, tie nav nekādi joki, bet, pakāpjamies atpakaļ vēsturē. Guernica. Visus nogalināja, pilsētu iznīcināja Spāniju un Vesterplata Polijā. Nekā tur pāri nepalika. Ar ko gan Vācija atšķirās no Krievijas un Krievija no Vācijas? Ne ar ko. Tā ir tā lielvara, kas ir iedomājušies, ka drīkst visu un ka viņam viss pienākās. Nepienākās gan. Un tā ir liela alošanās. Un paldies Dievam, vecā enerģija vairs nefunkcionē. To mēs redzam visapkārt. Citiem acis šaudās un muļķības dara un runā, un paši nesaprot, kur atrodās. Ir mīlestības laikmets klāt, un paldies Dievam. Un tie, kas mācīs mīlēt un ar mīlestību visu darīt, tiem arī būs laba nākotne. Arī Ukrainai. Arī šai ģimenei ar 2 bērniem. Cik es spēju, tik es līdzu. Vismaz pie pareizā ārsta aizsūtīt varu. Arī tas ir daudz, ja cilvēkam ir tikai 30 bišķi un ir vajadzīgs spiediens zāles. Un tas neatiecās tikai uz šiem gadījumiem. Spiediens zāles vajag ļoti daudziem, neriskējiet un nemetiet viņus tālāk lūdzu. Un arī tad, kad jums paliek labi, viņus arī ir jādzer, lai jums nebūtu slikti. Klausiet ārstus. Un man arī, jo es saku to pašu. Ko tādi, kā teikt, man patīk jaunie, protams. Protams, ka jaunie. Nav jauniem, ir visas durvis vaļā, bet veciem jāiet mājās. Un jābaud dzīvu, ja vispār to prot. Ko gan vajag cilvēkam 78 gadu, 80 pār un grib vēl valsts vadīt? Tas ir smieklīgi, tas jādara jaunajiem. Visam ir gals un sākums. Un arī tas ir jāpieņem. Bet šobrīd ar to ir grūti. Jo tā lielā gribēšana
neiet kopā ar to varēšanu. Un būtībā neko šai pasaulē pa velti mums nedod. Viss ir jāatstrādā un jānopelna. Nu tad strādāsim mēs kopā savas valsts labā, lai mums izdodas. Atā!